Tātad interviju žurnāla Zvaigžņotā debesis. Un pirmais jautājums ir, runa, protams, būs par Mars One un ar to saistītām lietām, ja? Un pirmais jautājums ir, kā vispār tā iesaiste tajā projektā notika, kad uzzināja par to un kāds bija tās domas, kas noved pie tās dalības. Tas process bija garš patiesībā, jo pirmkārt es pats jau par bērnības interesējos par kosmosu, kosmosu, zinātnes kā fantastika. Tas viss likās interesants, un es visu laiku arī esmu mēģinājis kaut kā sevi tajā jomā kaut kā realizēt, skatīties, ko es tur pats varētu darīt, ko es varu izdarīt, kas man pašam interesē. Un tad, kad es uzzināju par Mars 1 projektu, man likās ļoti interesants, likās ļoti ambiciozs, bet nelikās tas galam tāds realistisks. Bet es turpināju sekot, viņi pa laikam sūtīja ziņas. Un tad brīdī, kad jau tur es redzēju, ka arvien vairāk, tādi zinātnieki un dažādi Nobelprēmiju laureāti un uzņēmēji redz, ka tur ir potenciāls, un es tā saku pievērst tam vairāk uzmanību. Un tad brīdī, kad viņi paziņoja, ka viņi izsludina pirmo pieteikumu, man, protams, ieslēdzās lēmumu process, ieslēdzās iekšējais dialogs, pār un pret, tas viss ieslēdzās un būtībā man tas bija ļoti tāds ilgs un pamatīgs iekšēji pārdomu process visu to laiku, kas bija gandrīz pusgads no pieteikuma, no brīdi, kad viņi izsludināja pieteikumu, brīdi, kad vajag iesniegt pieteikumu, tas viss bija tāds ļoti intensīvs, kā saka, iekšējais dialogs. Tā kā, burtiski es pat pēdējā dienā, manuprāt, nospiedu to senu podziņu, man bija kā pieteikums sagatavots, visu, tas iekšējais viss vēl gāja, visi pārun, visi, kāpēc vajadzētu, kāpēc ne, un tāpēc, tas bija diezgan gari, tas nebija tā, ka, jā. Ok, jā, skaidrs. Nākamais jautājums, varbūt palicot uz priekšu, kā pārlicot lielam posmam pāri, kāda ir sajūta šobrīd, kad tu zini jau, ka tu esi ticis tālāk, kad esi izturējis otro kārtu, ja? Un faktiski es vienīgais no Latvijas, ja? Un viens no 3 no Baltijas. Kādas ir tās emocijas, ja? Zinot, ka tas vēl nav nekas principā, bet ka tas tomēr ir liels solis uz priekšu, ja? Pirmkārt, man ir prieks, protams, mazliet ir prieks par to, ka es esmu ticis tālāk, ir prieks, ka tā veselības pārbauda nebija pavēlta, jo tomēr tāpat tās tik daudz laika ieguldīts, tik mēs runājam arī veselības centri 4, meklējām viņa atbalstu, tā kā, tas bija ļoti patīkami. Tie galveni argumenti bija vairāk. Pirmām kārtām, protams, ka tas ir milzīgs piedzīvojums, tas ir milzīgs iešana jaunā nezināmajā, tas ir kaut kas tāds, droši vien, kas pašam būs ļoti liels kā saka, piedzīvojums, un tas ir viens. Otrs par, ka tas ir arī, neskatoties uz to, kāds būs tas rezultāts, vai es tikšu vai nē, bet tas pats process, es domāju, man personīgi, tas būs pietiekami liels ieguvums, profesionālā ziņā, personīgā ziņā, daudz ko jaunu iemācīties, kas ir noderīgs varbūt arī ikdienas dzīvē, varbūt pietuvoties tā industrijai un mēģināt patiesi netiek realizēt sev dažādos citos veidos. Tas ir tas otrs. Un trešais, es domāju, tāds varētu teikt tāds sabiedrisks varbūt arguments, kad es personīgi man ir pārliecība, ka cilvēkiem vajadzētu vairāk tāds liels sapnis, nevajag baidīties par lielām lietām. Un caur šo piemēru varbūt tas varētu būt motivācija ne tikai maniem bērniem, mazbērniem, bet varbūt arī citiem bērniem, citiem jauniešiem sasniegt dzīvē kaut ko, tiekties uz kaut ko interesantu, ne tikai jauna mašīna, jauns telefons, ballīze, jaunas ķēdes. Respektīvi sapņot par kaut ko vairāk un iedot varbūt kaut kādu lielāku sapni. Tas, manuprāt, mūsdienu sabiedrībā varētu būt pat daudz svarīgāk nekā, teiksim, tikai tāda tīra ekonomiskā aspekta. Tam var tikai piekrist, jā. Labi, tā, ko vēl pajautāt, faktiski tad jautājums ir jau par to projektu, varbūt pašu kā tādu, ja? Proti, paskatoties uz to, kā viņi atlasa tos cilvēkus, tomēr rodas tāds sajūta, piemēram, no katras Baltijas valsts ir tikai viens atstāts, ja? Un brīžiem rodas sajūta, ka pa vienam cilvēkam ir atstāts, lai tas projekts šais valstīs neapstātos pilnībā no vienas puses, no otras puses, tāda īsti pārliecība, ka viņi tā ļoti gribētu ar mums rēķināties nav, ja? Tā, emocija līmenī, protams, ja, bet,
Es domāju, tur ir, tas ir, protams, mēs tur varam par to tagad, kas mazliet paspekulēt. Bez šaubām, jā. Viens, es domāju, jā, tas ir loģiski, ka viņi no katras valsts tomēr pa vienam mēģina atstāt, jo viņi tomēr viss projekts balstās uz reklāmu devēju. Un uz visādām aktivitātēm, kā šī brīža aktivitāte. Jā. Tad viņi, protams, ir ieinteresēti no katras valsts kaut vai viens cilvēks mazliet tālāk iet. Tas ir skaidrs un tas ir saprotams. Jo tas kopējais mērķis, es tomēr uzskatu, ka viņš ir ļoti cēls un ļoti ambiciozs un var dot ne tikai kosmosa apgūves jomā, ļoti daudzās citās jomās, tas var dot mums daudz ko jaunu. Un tas, ka viņi to grib darīt caur realitātes šovu, tas ir pieņemams, jā. Es domāju. Nē, tas kā līdzekļu iegūšanas veids, ja tas projekts noteikti ir ok. Jā, es arī tāpēc domāju, man morālā, kā saku, pretruna nav. Līdz ar to, jā, no vienas puses tas ir saprotams, bet es pilnīgi arī piekrītu tam, ka vai man iekšēji ir šaubas par to, vai pieturēties pie tādiem atlases kritērijiem, kur tiek lasīts un komplektēts tā varbūt mākslīgi, nevis pēc tā, kā cilvēki dabīgi un cik viņi profesionāli vai pēc savām iekšējām vērtībām, ja kompetencēm būtu gatavi. Tas ir riskanti, jā. Pagaidām viņi ir noteikuši, ka viņi gribētu, lai pirmajā misijā, kas dotos, un arī katrā pēc tam nākošajā, būtu pa vienam cilvēkam no katra reģiona. Teiksim, viens no Amerikas, viens no Eiropas, viens no Āzijas, viens no Āfrikas. Tā viņi aptuveni grib. Tajā tomēr es saskatu, man liekas, ka tur ir risks, jā, jo mākslīgi paņemt, teiksim, kādu no Amerikas, ja viņš tam nav gatavs, vai no Ķīnas, un salikt kopā, tie ir ļoti lieli riski, jā, jo tomēr tur ir svarīgi tas, kādi būs tie cilvēki, kādi viņi tiks atlasīti un kā viņi spēs savstarpēji sastrādāties, saprasties, pieņemt lēmumus, strīdēties un arī pieņemt varbūt sarežģītus lēmumus. Tur tiem cilvēkiem būs ļoti liela nozīme. Tāpēc tur ir risks, bet es paļaujos varbūt uz to, ka tie cilvēki, kas te atlasē piedalās, ka tomēr viņi ir pietiekami profesionāli, arī tie cilvēki, ar es personīgi esmu tur komunicējies jau, liek cerēt, ka tie cilvēki zina, ko viņi dara, ka viņi arī spējas izvērtēt tos riskus. Šķiet tā, ka tas kodols ir diezgan profesionāls un ka viņi tur zina, ko dara un ir jau arī tā lieta, ka viņiem būs tas apmācības periods tur daudz gadu garumā tiem, kuri tiks gatavoties šādām misijai. Viņas gatavos, es sapratu, tur tiks atlasītas, ja nemaldos, kā minimums 5 komandas, ap 20 cilvēki, kas paliks tajā kodolā, kas, kā viņi paši rakstījuši, tiks pieņemti pilnā slodzēju darbā. Principā, kuru darbs būs gatavoties šajā misijai. Tad jācer, ka no šiem 20 cilvēkiem, ja ne mākslīgi, varbūt dabīgi tomēr izveidosies tās komandas tādas, kuras tomēr ir dzīvotspējīgas ilgākā laikā. Jautājums, pieņemsim, ka tu esi paņemts pie viņiem darbā, kurā valstī tu plāno maksāt nodokļus. Godīgi, es neesmu par to. Nē, tas tāds. Droši vien tas būs tajā valstī, kas pieņems man darbā. Droši vien tad Nīderlandē, skaidrs. Jā, labi, un... Labi, kad Eiropas Savienība. Jā, tas ir ok. Jā. Varbūt varēšu cerēt uz pensiju, ko mani bērni vai ģimene saņems. Jā, tā ir. Un tagad varbūt nedaudz par to iespējamo šobrīd skatoties vēl diezgan tālu nākotni. Pieņemsim, kad ir izdevies tikt uz Marsu, ja? un ir skaidrs, ka tā došanās ceļā notiks. Ir kaut kādi jau domas bijušas par to. Noteikti būs kaut kas, ko drīkstēs ņemt līdzi ne pārāk daudz, bet nedaudz jau atļaus, ja? Teiksim, kaut kāds tāds emocionāls kaut vai priekšstats par to, kā tas viss būs. Ja? Jo tas jau tad, tajā brīdī, ja tas tiešām notiktu, būs diezgan pirmkārt pasaules mēroga notikums un otrkārt personīgi diezgan emocionāli. Pirmkārtām, es domāju, vismaz kāds, ka es to arī iekšēji jau domājis, modelējis, tad es domāju, pirmkārtām tas būs grūti. Ir jāgatavojas tam, ka tas nebūs tā pacelojoši, ka tur visu laiku lidināsies dveselā, un skatīsies pa logu. Es domāju, pirmkārtām tas būs ļoti grūti, gan tas aizlidošanas moments, ka tev no visa tomēr ir jāatsakās, kā saka, uz neatgriešanos, principā. Tas būs tas grūtais, es domāju, brīdis.
vēl jau vairāk tev emocionāli vajadzēs gatavoties tam, kad slidojums var būt ļoti īss. Skaidrs. Nē, tas ir tas ir riska faktors. Jā. Tas ir viens. Otrs, tas grūtais moments, es tomēr domāju, arī tas viss ceļojums uz turien šie 7 mēneši mazā kabīnē ar 4 cilvēkiem, vai cik jūs labi viens otru pazīstat, 4 mēneši tas būs grūti, respektīvi būs gan nepieciešams strādāt pie tādas ikdienas rutīnas, kur tu trenējies, tā ir kaut kādas lietas, lai tu neieslīgsi depresijās, kaut kādi konkrēti jau zinātniski vai citi uzdevumi jau jārisina jau ceļojuma laikā. Un arī patiesībā nolaižoties būs ļoti grūts darbs, lai izveidotu to apmetni tālu, ka viņi var nodrošināt sev ar enerģiju, vismaz ar enerģiju, vismaz ar ēdienu, vismaz ar ūdeni, gaisu, 4 komponenti, jā, lai nodrošinātu to pamat dzīvi. Un ja mēs tiksim tam cauri, ja mēs būsim skaidrs, kā mēs to varam sev, mēs esam droši, ka mēs vismaz to varam sev pabarot, ja ir enerģija, gaiss, ūdens, viss tā kā daudz strādā. Es domāju, ka tad varētu sākties tāds jau mazliet interesantāks etaps, kad būs jāiet ārā, kad būs jāsāk meklēt derīgi izraktiņi, lai tu varētu papildināt, teiksim, lai tu pats jau varētu domāt, kā kaut kādus, nezinu, jau elektronikas vienkāršākās var izveidot, ja atjaunot kaut kādus konstruktīvos elementus visai apmetnē, ja. Tas ir metāli, tie var būt dažādi būvmateriāli, no kuriem tu var būvēt jau kaut ko vairāk. Es domāju, tad jau sāksies tas domāju, tāds interesantākais etaps. Jā, labi. Tā, un tad tagad pamodelēsim tādu situāciju. Pieņemsim, ka projekts virzās, ir dabūta nauda, un pēkšņi Krievija paziņo, ka viņi ir gatavi misijai, viņas cilvēki aizlido, izdara ko vajag un atlido atpakaļ. Tas ir tas scenārijs, kādu mēģina modelēt visi pārējie, kas grasās doties uz Marsu. Teiksim, vai tajā brīdī nebūs tāda sajūta, ka es dodos, bet es dodos uz vienvirzienu ceļojumā, kamēr citi aizlido un atlido atpakaļ. Tas nav nereāls scenārijs, tas var notikt projektu laikā. Ja? Un tad jautājums, atkal tīrā modelēšana viedokļa jautājums. Faktiski, kāds ir tavs viedoklis, kas ar to projektu notiks šādā situācijā? Es domāju, pirmām kārtām, tāds variants ir ļoti reāls, jo vairāk mums jārēķinās, ka pašreiz plānoto 10 gadu vietā, tas ir nereāli. Es domāju, tas tāpat būs 15, tad varbūt visi 20. Tie paši 30 gadi, kad NASA plāno, kad Krievija, kad Ķīna arī jau plāno. Pat ja aizlidos uz turieni, pat ja atlidos atpakaļ, tas lielākais izaicinājums jau nav, to jau var arī būtībā tagad turp atpakaļ, ja mēs gribētu, ja būtu naudas, to varētu jau tagad ar mūsdienu tehnoloģijām paņemt to izdarīt. Bet es domāju, tur, kur tas lielākais izaicinājums ir izveidot pastāvīgu apmēru. Tas tā ir, jā, protams. Un vai tur pirms tam būs aizlidoši 10 vai 20, tam nav nozīmes, jo izaicinājums ir izveidot pašpietiekamu apmetni uz Marsu, kas spētu sev nodrošināt ar ēdienu, ar ūdeni, ar nepieciešamiem izējiem materiāliem, lai atjaunotu apģērbu, lai atjaunotu elektroniku, mehāniku, plasmasu un vēl citas lietas, kas ir nepieciešams, lai viņi varētu pastāvīgi dzīvot. Tas izaicinājums būs jebkurā gadījumā, jo pašreizējās misijas jebkurā gadījumā tiek plānot tikai tādā veidā, kad viss tiek paņemts no Zemes līdz. Labākajā gadījumā, ja Marsa atmosfēra tiek izmantot, lai saģenerētu skābekli degvielai atpakaļ ceļiem. Ja. Tā kā, jebkurā gadījumā izveidot pašpietiekamu vidi uz Marsa, tas joprojām ir milzīgs inženieru tehnisks un arī zinātnisks izaicinājums. Vienādi sakot, faktiski izveidot koloniju. Ja? Izveidot tā to laikam sauc, tā pareizi. Apmetni koloniju, izveidot pašpietiekamu komunu, pašpietiekamu sabiedrību jaunu uz svešas planētas, tas, es domāju, tehniskais izaicinājums viņš joprojām būs liels. Un tas, kad kāds jau būs aizlidojis, tas pat varētu palīdzēt. Tam mērķim tas varētu palīdzēt, jo būs atstrādātas kaut kādas jaunas, varbūt raķešu zinēja tehnoloģijas, nolaišanās tehnoloģijas, uzturēšanās un citas tehnoloģijas, ko tie, kas lidos uz palikšanu, varēs izmantot. Un varbūt, ka tajā brīdī arī tas uz palikšanu vairs nebūs cieti noteikts, bet kaut kas tāds, kas var arī nebūt. Jā, precīzi, respektīvi, tās tehnoloģijas attīstās, ja tagad runā par 7 mēnešiem ceļā,
jau mēs lasām ziņās par to, ka ir konceptuāli jauni izstrādāti risinājumi, kas varētu nogādāt mēnešu laikā. Man ir sarunāta intervijā ar Astra Rocket Company, to dibinātāju. Tā kā. Super. Jā, par to būs jaunam arī, kas tur notiks. Tas arī viss attīstās. Tā kā es pieļauju, bet arī atkal pat attīstīsies šīs tehnoloģijas, tas tikai nozīmēs to, ka daudz vairāk to varēs atļauties. Un būs mazāks rēķins par to visu. Būs par to mazāks rēķins jāmaksā, un kāds varbūt vienkārši miljonārs izdomās, ka viņš samaksā naudu un aizlido savus vecumdienas pavadīt uz Marsu. Šis Elons Masks jau pats arī, kā saka, pateica, ka viņš gribētu, lai viņam apglabā uz Marsu. Ļoti reāli. Viņam tas ir reāli. Jā, pagaidām viņam tas vēl nav, teiksim, esošiem apjomiem, viņam vēl nav reāli, viņam vēl jānogalvā. Tas tā ir, tas skaidrs. Labi, varbūt ir kaut kas tāds, ko vēlētos kā ziņu cilvēkiem, bez tā, kad esiet zinātkāri un pētiet un jautājiet un tādiem vispārīgiem vēlējumiem no tevis kā no cilvēka, kurš iespējams vienīgais no Latvijas, tuvākajā laikā, tuvākais laiks, tas ir gadi 15, 20, varētu nonākt uz citas planētas, ja? Mums citiem tādas iespējas nav, pagaidām citas atlases kārtas nav izsludināts. Pirmkārtām tādas atlases kārtas vēl būs. Tas ir zināms, jā, bet viņas būs kaut kad. Jā, es domāju, ka no tādām, nevar izvairīties varbūt no tādām vispārīgām frāzēm, bet es domāju, ka nevajag baidīties no saviem sapņiem. Es domāju, tas ir tas. Kosmos jau nav tas galvenais. Tas sapnis ir ļoti varbūt maz cilvēku, kas par to interesējās. Protams, tad, kad mēs lidosim, tad daudziem tas būs interesanti, tas būs piedzīvojums visiem. Bet, manuprāt, jau no bērnības un arī vecākiem, kuriem aug bērni, nevajag aizliegt viņiem sapņot par lielām lietām un teikt, domā par to, kā nopelnīt. Es domāju, tas ir viens tomēr, gan mums kā vecākiem, gan arī tiem, kas tagad mācās, vai vidusskolā vai pamatskolā, nevajag baidīties, es domāju, sapņot. Tas ir viens, jo priekšā, es domāju, ir ļoti daudz tiešām interesantu piedzīvojumu. Daudzās jomās un šī kosmosa nozara, es redzu, ka viņā varbūt ne tikai, kā saka, strādāt un labi nopelnīt, bet kad viņā varbūt arī interesanti. Kad būs ļoti daudz jaunu atklājumu, jaunas lietas, un tāpēc es tiešām aicinu studēt eksaktās zināšanas, matemātiku, jo tas tiešām tās zināšanas, kas ir tiem cilvēkiem, kas ir mācīšos inženieru zināt, un tās, viņi to redzēt, ka viņiem tā dzīve ir interesantāk, ka viņi var uztaisīt raķetītes un nākotnē tās raķetes, es domāju, mēs būvēsim tās raķetes. Lielāks vai mazāks vai kādu daļu no tām raķetēm. Mēs to varam, un tas būs interesanti, jo tagad jau mazā dāņu nācija taisa projektu Kopenhēgenas sporta dzelzceļā, kur viņi attīsta raķetes, ko katrs pēc tam varētu darīt. Ja? Iekšā es pieņemu, protams, jau lēmumu braukt. Bet man ir tomēr arī kaut kādas savas tās sarkanās līnijas. Un pirmkārt, viena no viņām ir, es gribu zināt, ka tad, kad, pirmkārt, es gribu būt droši, ka tās tehnoloģijas, ar kurām mēs tur lidosim, ka viņas tomēr ir pārpastāvītas. Respektīvi, ja teiksim, es zināšu, ka nebūs izpletnes, tad tā jau tas vairs nav risks, tā jau ir pašnāvība. Tieši tā. Es negribu, un es paturu sev to tiesību, ja es redzēšu, ka tehnoloģijās kaut kas nav atstrādāts. Riski vienmēr būs, bet jebkurai tehnoloģijai ir jābūt kaut kādām pamatojumam. Līdzīgi kā, kad tu mācies pa pilotu, par cik es arī mācos joprojām pa pilotu, jebkuram pilotam tev nav jāzina lidmašīna līdz, kā saka, pēdējais skrūvītei. Bet tu kā pilots, tu vienmēr pirms lidmašīna vai liela vai mala lidmašīna, tu apsteigās vai lidmašīna pārliecinies, vai nav kaut kas tāds brutāls. Acīm redzams defekts, bez šaubām. Un arī kosmosā, un arī tie, kas cilvēki lido kosmosā, cik arī es esmu viņiem runājis, viņi pārzina tomēr tās tehnoloģijas, kas ir kosmosa kuģī, viņiem jāzina galvenais. Viņiem nav jāzina, no kāds tur ir procesors, tur datorēš. Viņiem jāzina, kad ir dators, un ka viņš dara to un ko, tur iekšā tādas un tādas funkcijas. Viņiem viņš nodara, tad kas ir tas, kas jāmāk izdarīt galvā kādā pēdējā. Man pirmām kārtām ir jābūt drošam par tām tehnoloģijām, ar kurām mēs tur došu, ar kurām mēs nosēdīsimies. Kaut vai tādā ziņā, ka kur esam pārbaudījuši
strādā. Nu, pieņemsim, ja tas ir SpaceX kaut kāda kapsula pielāgota, tad jau tas ir kaut kāds uzticamības elements. Nu, tur tādā ziņā palīdzēs tas, ka viņi jau tur apgādes kuģi sūtīs ļoti daudz pirms tam un pārbaudīs, kas būs, un Mars jau tas zināms, ka ir diezgan draņķīga vieta, kur nosēsties, jo izplatnes slāga neko nedod, bet atmosfēra tomēr ir tik daudz, lai tu viņā varētu sadegt, jā. Nu, un tad tagad tur nosēdies, jā. Nu, tas tieši tā ir, jā, tāpēc, respektīvi, pirmkārt, tā tehnoloģijas, kas būs apkārt to visu, arī, teiksim, ja mēs lidojam un ja ir, teiksim, saules kaut kāds uzliesmums, kaut vai mazākais, bet kaut kāda, teiksim, ir aizsardzība, par ko tiek runāts, bet tas ir jāizveido. Tas ir jāizveido, jo šobrīd tas pētījums, kas bija ar Curiosity, ka principā, nedrīkst lidot šobrīd. Jā, respektīvi, tajā ir ļoti nopietni jāiedziļinās, jā, un tās nav jēga, es neesmu pašnāvnieks. Es esmu gatavs riskēt ar savu dzīvi, bet es neesmu gatavs vienkārši atdot savu dzīvi, zinot, ka nenostrādāt. Tas ir viens. Un otra lieta arī, teiksim tā, es gribu, lai ir vismaz kaut kādas minimālas vai tehniskās iespējas, ka mums ir iespēja iet ārā no tām dzīvojumām platībām. Kad ir skafandri, kad ir aprīkojums, lai mēs varētu meklēt varbūt derīgos izrakteņus, vēl kaut ko, lai nebūtu sēdēšana bunžā. Jo sēdēšana bunžā līdz mūsu beigām, tas ir garantēti, ka tie cilvēki vai taisīs pašnāvības, vai viens otru nogalinās, tad Dievs tur vēl trakākas lietas. Respektīvi, tas nedrīkst būt. Tas ir tāpatās kā doties skaidrām nāvē. Respektīvi, ir cilvēki, mums ir jābūt iespēja doties ārā. Tas ir must have. Jo tas pamatojums nav tik daudz tāds tīri emocionāls, ka mums ir nevis sēdēt iekšā, kad tikai iet ārā. Bet no tā viedokļa, kad ja tas tiek taisīts kā realitātes šovs, un cilvēki, kas jaunā paudze uz ekrāniem redzēs, kā tur pāris nabaga cilvēki vienkārši mocās un tur depresijās un raud vai vēl kaut kas trakāk. Ja? Tas būs milzīgu atsitienu pret jauno paudzi vēlmē kaut ko darīt, kaut ko attīstīt. Un nebūs arī vairs tās iedvesmojošās komponentes. Nebūs tās iedvesmojošās. Un tas mums patiesībā no tās vēlmes attīstīt to nozari un kosmosa izpēti. Viņš var mūs atsist šausmīgi vairākus gadu desmitus atpakaļ. Jo viss jau balstās uz to cilvēku vēlmi iet tajā industrijā. Un ja neviens vairs negribēs to darīt, tad tas būs tāds liels negatīvs. Tāpēc mums ir ļoti jādomā arī par to ziņu, kas tiks nodot. Ja? Von Brauns, ko viņš pirmais izdarīja, viņš atbrauc uz Ameriku. Ne jau tur rūpnīca taisīja, viņš uztaisīja kosmosa muzeju, lai popularizētu, lai caur raķešu muzeju, tajā laikā tas bija raķešu muzeju, lai popularizētu, lai ieinteresētu, jo skaidrs, viņi sāka un tikai pēc 10 gadiem parādījās tie pirmie nopietni inženieri. Ja? Tāpēc tas, kādā veidā tas viss notiksies, tam ir varbūt daudz lielāka nozīme nekā tai pašai misijai. Ja? Un tāpēc varbūt ir bišķiņi ieteicams pat atliekam vēl par 5 gadiem, izdomājam, kādā veidā, ja mums nav kosmosa kuģī vieta skafandram vai saram, tad vēl ieguldām vēl tomēr 2-5 gadus, ja? Lai mēs attīstītu tādu skafandru, kuru mēs tur varam ielikt un aizvest, lai vismaz uz visiem 4 vismaz tur 1-2 skafandru. Skafandrs būs, es domāju. Es kā piemēram. Skaidrs, jā. Es paņemam vēl teorētiski, mums vajadzētu tomēr kaut kādus instrumentus, ar kuriem mēs varam meklēt derīgos izrakteņus vai rakties iekšā vai būvēt, vai no tiem Marsa smiltīm mēs varam būvēt klučus, ar kuriem būvēt lielākas mājas. Milzīgi mikroviņu krāsni, kurā viņas cept pat ķieģeļos. Piemēram, tas ir reāls scenārijs. Tieši tā. Tāpēc mums ir vajadzīga instrumenti, ar kuriem mēs varam attīstīt. Ne tikai dzīvot noslēgtā vidē, kur tu no rīta pamosties, apkop dārziņu, noplūc ražu, paēd, ej gulēt. Ja? Tādā ritmā cilvēks psiholoģiski neizturās. Tas, kā šobrīd tas tiek visos tajos reklāmas video prezentēts, arī faktiski arī tā ir domāts, ka tur pirmkārt būs skafandrs, jā? Otrkārt būs arī kaut kāds mobils, kas tur varēs braukāt un kaut ko darīt. Un tas ir kā būs jautājums par to, kā viņi to kā šovu izveidos tiešām, ja? Ko viņi rādīs, jo no vienas puses ir ok, tu parādīsi pusgadu rādīsi to dzīvi uz tā Marsa, bet pēc tam tu visu laiku rādīsi faktiski vienu un to pašu, ja? Un tad šajā brīdī, pēc kaut kāda laika, kad tas pīķis intereses būs pagājis, ja? Tad kā tos cilvēkus piesaistīt un tad tajā brīdī varētu iestāties tas, kad mēs tiešām ejam ārā, vācam smiltis,
analizējam viņus, atrodam pēkšņi dzīvības pazīmes, Vai bijušā dzīve. vai kaut ko tam līdzīgu. Un tas varētu turpināt to intereses piesaistīt, jo tieši tas arī tas, ko visi tie projektu kritiķi saka, ka tas sākums jau būs. Bet neizdosies savākt naudu turpinājumam, ja? un lai uzturētu, jo gal galā viņš jau tas projekts ļoti, ļoti ilgi būs arī izdevuma komponenti tiem cilvēkiem uz zemes, jo viņiem būs jāsūt raķetes. Ja? Un tajā ziņā tāpēc arī ir ļoti svarīgi, kāda vieta tiks izvēlēta. Ja? Vai mēs izvēlēsim vienkārši Puksnes, vai mēs tomēr mēģināsim izvēlēties vietu, kas ir varbūt tuvāk kalniem, kur ir potenciāli lielāka iespēja atrast, kur tu arī var urpties vai cirsties iekšā klintī, kur tu var meklēt lavas tuneļus, par kuriem tik daudz runāts, kur ir daudz vieglāk izveidot apmetnes, par to, kur mēs varam atrast, teiksim, resursus, no kuriem taisīt jaunus saules paneļus, no kuriem taisīt būvēt mājas, no kuriem taisīt metālus, lai būvētu jaunas mašīnas, mehānismus, motorus un tā tālāk. Vai tomā būs kāds muzeja eksponāts, kāds vikings, vai kaut kas tāds, uz kur varēs iet ekspedīcijā, apskatīties, kā viņš izskatās. Vai viņš pēc tevis atbrauks?